man bija nepieciešams tieši viens mācību gads, lai savā klasē tiešām nostiprinātu šos 9 mācīšanās notikumus, un lai es pati varētu justies pavisam droša, ka tas ir tas, ko es māku darīt, un tas ir tas, kas nes manā klasē nepieciešamos rezultātus. Un pirmā gada februārī pirmo reizi bija sajūta, ka kopā ar audzināmo klasi mēs esam gatavi arī parādīt un pirmoreiz apliecināt savu spēju radīt. Un tāpēc februārī organizējām skolēnu projektu izstādi jeb ideju tirdziņu, kas bija tāds pirmais prototips skolā, kurā projekta nedēļas rezultāts nav referāts, bet gan skolēnu pašu rokām izveidots projekts. Vai tas ir pulkstens, vai radio vadāmas dzirnavas, vai mācību spēles, bet skolēni paši to ir izveidojuši un spēj to prezentēt citiem Sālsgrīvas vidusskolas skolēniem. Pienākot 2. gadam, es sajūtu sevi vēlmi, enerģiju dalīties ar savām idejām un biju jau pietiekami pārliecināta par to, ka šie 9 mācīšanās notikumi tiešām palīdz radošuma attīstīšanā. Un tāpēc Sālsgrīvas vidusskolas kolēģiem novadīja nodarbību par 9 gan jē. Pēc nodarbības saņēmu ļoti pozitīvu atgriezenisko saiti, aizbraucu arī uz Bausku, dalījos ar savām idejām tur, un par ko man liels prieks, ka šie 9 gan jē mācīšanās notikumi tika iekļauti arī skolas metodiskajos ieteikumos. Taču, kā mēs zinām, ar to, ka kaut kas ir uzrakstīts, vēl tas nenozīmē, ka tas tiek pielietots. Un tāpēc es pievērsos stundu vērošanai. Kolēģi nāca pie manis vērot stundas, dažkārt gāju pie viņiem, kas radīja ļoti labu platformu mums sarunai par to, kā attīstīt skolēnos spēju radīt. Un nu jau esam nonākuši arī pie 2. gada noslēguma, kad jau atkal bija vēlēšanās apliecināt radošumu un apliecināt savu spēju radīt. Tāpēc kopā ar 6. vēlreiz organizējām ideju tirdziņu, bet šoreiz tas bija mācību uzņēmumu izstāde, kuru apmeklēja gan Sālsgrīvas vidusskolas skolēni, skolotāji un arī vecāki. Kas nemazāk svarīgi, skolēni šoreiz paši vāca atgrieznisko saiti no saviem apmeklētājiem par to, kā viņiem patīk šī izstāde. Un tad no 85% no šiem izstādes apmeklētājiem atzina, ka viņi labprāt iegādātos kādu no skolēnu veidotajiem radošajiem projektiem. 74% aptaujāto atzina, kā viņi labprāt vēlreiz apmeklētu šādu izstādi, un kas ir ļoti būtiski, 65% no apmeklētājiem izteica vēlmi kādreiz piedalīties šādā izstādē. Un tad nu esam nonākuši arī līdz pēdējam skolēnu radošuma apliecinājumam, jeb praktiskajiem projektam dabā, kuru realizējām sadarbojoties 5. un 6. klasē 3 skolotājiem un skolēnu vecākiem, lai realizētu šķēršļu taku Sālsgrīvā. Ārkārtīgi izaicinošs projekts, kura rezultātā mums izdevās labiekārtot vidi un izveidot arī 2 šķēršļus. Mēs izveidojām putnu būrīšus, kas vēlāk tika arī apzīmēti ar latviešu rakstu zīmēm. Mēs izveidojām šķēršļus, viens no tiem kāpšļi. Vide tika labiekārtota ar puķu dobēm. Skolēni veica visus nepieciešamos mērījumus, tāmes, aprēķinus un paši arī praktiski to realizēja. Un, kas nemazāk svarīgi, skolēni paši menedžēja visu šo projektu, kas ir projekta galvenais iemesls, kāpēc viņš vispār pastāv, ir tas, ka tā ir skolēniem spēja realizēt savu radošumu pēc savas vēlmes un interesēm. Bet, ja es tā atskatos uz 2 gadiem Sālsgrīvas vidusskolā, tad jāatzīst, ka bez radošajiem projektiem un bez 9 gan jē mācīšanās notikumiem skolā
paliks kaut kas varbūt mazliet vērtīgāks. Un tās ir atmiņas par kopā ļoti skaisti piedzīvotiem brīžiem un par tādiem ikdienas smalkumiem, ar ko es asociēšos saviem skolēniem. Šobrīd jūs redzat karikatūru, kurā esmu redzama es. To man uzdāvināja skolēni. Un šeit var redzēt, kas ir tās mazās lietas, ar kurām es viņiem asociējos. Tā ir ābolīšu, jeb klasvadības sistēma ar plusiņiem, mīnusiņiem. Tie ir plusiņi, par kuriem var nopelnīt kādu pozitīvo balvu. Tās ir dzeltenās un sarkanās kartiņas, kas tiek piešķirts par noteikumu neievērošanu. Tie ir kopā piedzīvotie brīži, pasākumi, popielas, Helovīni, ZZ čempionāts un tam līdzīgi. Bet tam visam pāri mirdzošas skolotājas acis un milzīgs smaids. Arī es jums šodien saku lielu paldies, un jautājumu uzdošanas daļā labprāt atbildēšu uz jautājumiem par radošumu, par radošumā vērtēšanas kritērijiem, ko šodien gan es nepastāstīju, bet, ja ir interese, droši dalīšos savā pieredzē arī tajā. Paldies!